Laipni lūgti atkrituma apsaimniekošanas sistēmas etapas video apmācībā ar nosaukumu Rēķini, to veidošana un izsūtīšana. Rēķinu nogādāšana klientiem, protams, ir nākošais svarīgākais atkrituma apsaimniekošanas process aiz atkritumu savākšanas. Pie klienta daudzuma, kas mērāms tūkstošos, ir nepieciešams automatizēt rēķina veidošana un piegādes procesus. Un, protams, etapas sistēmā rēķina veidošana nogāde klientam, kā arī tekošās klienta bilances uzturēšanas sistēmā ir automatizēta. Kā redzams, rēķinu sadaļā ir atrodami visi klientiem izrakstītie rēķini, grupēti pa mēnešiem. Mēs varam izvēlēties mēnesi, gadu un aplūkot šajā konkrētajā periodā, kādi ir izrakstīti rēķini. Šajā sadaļā ir iespējams dažādi meklēt rēķinus, kā arī izsūtīt viņus pa e-pastu klientiem, iezīmējot visus vai dažus tikai rēķinus, kas ir jāizsūta, un nosūtīt rēķinu pa e-pastu vai atzīmēt kā nosūtītu. Tā, kad pa e-pastu rēķins ir nosūtīts, mēs redzam šeit atzīmīti, ka šis konkrētais rēķins ir sūtīts pa e-pastu. Kā tad veidojas rēķina sistēmā? Aplūkosim šo procesu. Procesa rīki atrodās rēķinu sadaļas rēķinu operācijas. Mēs izvēlamies periodu, par kuru veidot rēķinus, kā arī varam apstīties vēsturiski, kā tikuši izveidoti rēķini. Spiežot pogu izveidot pakalpojumu sarakstu, tiek izveidot šāds saraksts, kurā mēs redzam grāmatvedības pakalpojumu kodu, kas nav svešs grāmatvežiem, un atšifrējumu, kāds pakalpojums ir un kādā apjomā tas ir ticis sniegts. Sagrupēti pa šita pakalpojumu veidiem, kas ir konteineru noma vai atkritumu izvešana, kā arī par periodu, kas ir vai nu pusgads, gads vai ceturksnis, priekšapmaksa vai pēcapmaksa. Šeit ir tiešsaites uz atskaitēm, kurās mēs varam jau detalizēti apskatīties, kā veidojas šīs summas, kas norādās konkrētajā periodā. Zemāk ir redzamas pogas veidot rēķinus, kas veido rēķinus no šiem sniegto pakalpojumu saraksta. Tātad veido katram klientam, kam konkrētā periodā noslēdzoties, tātad šajā gadījumā noslēdzoties 2015. gada februārim, ir nepieciešams rēķins pēc līguma atrunātām perioda, kurā jāveic maksājumi. Tad sistēma šo informāciju ņemot vērā, katram klientam konkrētā periodā ģenerē rēķinus. Kā redzam, šajā periodā ir uzģenerēti 4829 rēķini. Ir operācija pārbaudīt izveidotos rēķinus, kas salīdzina rēķinu summu, kas nāk no sniegto pakalpojumu sarakstu ar rēķinu summu, kas ir faktiskā, jo sistēmā ir iespējams koriģēt faktisko rēķina summu, ja tas ir nepieciešams. Ātums administrators var katram klientam pielāgot rēķinu. Šādi pārbaudot rēķinus, mēs vienkārši iegūstam rēķinu sarakstu, kurā mēs varam objektīvi pārliecināties, vai rēķina korekcija ir veikta korekti vai nav, un te mēs redzam arī salīdzinājumu, par kādām summām iet runa, kas ir ticis koriģēts, cik lielā apjomā. Zemāk ir iespējas rēķinus nogādāt uz citām sistēmām. Šajā gadījumā ir Grīns grāmatvedības sistēma. Tātad spiežot pogu lejupielādēt Grīns rēķinu kopsummas, tāpēc mēs iegūstam failu, kuru varam nogādāt Grīns grāmatvedības sistēmām, lai importētu automātiski datus grāmatvedības sistēmā pārsniegto pakalpojumu apjomu. Tāpat arī Itella nodrošina automātisku rēķinu izsūtīšanu pa pastu. Ja klients līgumā ir izvēlējies rēķina saņemšanas veidu pa pastu, tad sistēma sagatavo speciālu failu, kurā tātad atrodas visi klienti, kuriem rēķini jāpiedāvā pa pastu, nosūtot šo sagatavoto failu pa Itellai. Itella operators apstrādā šo failu un tiek sagatavoti rēķini izsūtīšanai pa pastu. Tālāk rēķinu sadaļā mēs varam aplūkot arī tikai rēķinus un izrakstīto summu rēķinā, bet arī vai tas ir ticis apmaksāts vai nē un pa kādu summu.
ATAPS sistēmā ir iespēja importēt transakcijas no internetbankas. Katrā internetbankā ir iespēja par konkrētu periodu maksājumus, jeb transakcijas, eksportēt uz FIDA Vista formāta failu, kuru augšupielādējot ATAPS sistēmā. ATAPS sistēma automātiski mēģina noskaidrot, kuram rēķinam, kura transakcija atbilst. Ja to neizdodas, tad ir iespēja arī manuāli pārbaudīt un apstrādāt šīs transakcijas. Aplūkosim transakcijas, kā tas izskatās. Ja ir importētas ATAPS sistēmā transakcijas, mēs redzam pa konkrēto periodu 19. līdz februāra līdz 19. martam, transakciju apjoms importēto ir šāds. Un mēs varam redzēt dažas pēdējās transakcijas. Tātad arī informāciju sistēmu, kuram rēķinam transakcija ir piesieta. Un, ja ir nepieciešams koriģēt, ja sistēma nav pareizi noteikusi transakciju, kuram rēķinam šo transakciju piesiet, tad ir iespējams šajos laukos aizpildīt, norādīt rēķinu numuru, kuram šī transakcija ir paredzēta, vai varbūt transakcijas ir vairākus rēķinus, piemēram, šo rēķinu, un varbūt vēl vienu, pa kaut kādu citu summu, pa 5 eiro vai pa 9. Tas nozīmē, mēs varam aizpildīt pie konkrētas naudas summas ienākšanas, kā viņi tiek sadalīta pa sistēmā esošiem rēķiniem, kas vēl nav apmaksāti. Līdz ar to mēs rēķinu sarakstā redzam, kā tiek apmaksāts konkrēts parāds par konkrētu summu un no kurienes no kādām transakcijām sistēmā šis parāds veidojās. Līdz ar to sistēmā līguma kartiņā tiek uzturēta aktuālā bilance, kas šajā gadījumā šim klientam 0. Mums ir redzama faktiskais stāvoklis katram klientam par to, cik viņš ir parādā vai cik ir pārmaksājis par sniegtiem pakalpojumiem. Šai video apmācībai tas arī būs viss. Uz tikšanos nākamajā ATAPS video apmācībā.